Ja jums ir diabēts, pirmā vai otrā tīpā, un pakāpeniski attīstās tādas sūdzības, ka nejūtīgums, tirpšana, dedzināšana, varbūt arī saušana, krāsas izmaiņas ādas, pastiprināta vai samazināta svišana, pēdas vai plaukstas vai pēdas un plaukstas, vai tas ir pamats uztraukumam un ko tas var nozīmēt. Tas noteikti ir pamats rīkoties, un tas ir pamats griezties pie neirologa, jo tādas sūdzības ļoti bieži ir saistītas ar diabetiskam neiropātiem. Diabetiskas neiropātijas ir stāvoklis, kad diabēta rezultātā tiek bojāti nervi vai nervgali. Šo situāciju ir ļoti vēlams atpazīt un diagnosticēt pēc iespējas ātrāk, jo ātrāk mēs diagnosticējam to situāciju, jo lielāka varbūtība, ka tas process būs atgriezenisks, ka pielietojot noteiktus preparātus, zāles, ieteikumus, mēs varēsim uzlabot to nervu stāvokli, atgriezt viņu tādu, kad viņš bija pirms tam, vai vismaz nobremzēt to progresu. Protams, tā situācija, kad tiek bojāti perifēri nervi, lielākoties nav dzīvībai apdraudoša, bet tas ir jautājums, un ļoti svarīgs jautājums par dzīves kvalitāti, jo diabetiskas neiropātijas asociējas ar grūti ārstējamām sāpēm. Smagas neiropātijas, diemžēl, var novest arī pie pirkstu vai arī pēdu amputācijas. Noslēgumā aicinu jūs aizpildīt anketu, atpazīsti savas sāpes, lai precizētu savu sāpju veidu un rašanas mehānismu.